ļoti bieži ir jautājums, vai mēs varam braukt uz pirmo nodarbību, vai uz otro, vai vispār uz skoliņu, vai mēs varam braukt ar vīru, ar sievu, ar bērniem, ar mammu, ar opīti, ar omīti. Tad mana atbilde viennozīmīgi ir jā, noteikti. Jo vairāk ģimenes locekļu, kuri ikdienā ir saskarsmē ar sunīti, būs nodarbībās, jo veiksmīgāk mums tā audzināšana notiksies. Jo, kā es vienmēr nodarbībās jums stāstu, ģimenē ir 10 cilvēki, ja 9 cilvēki kaut ko neatļaus un būs vienojušies, ja šo ne, tad šo nesunim, un 10. tur tā paklusām vai apies visus šos te noteikumus un teiks sunim atkal rādīs kaut ko pretēju, tad paklausīgu suni mēs īsti nevaram dabūt, ja? Jo suns zinās, ka noteikumiem ir brīvdienas, noteikumus var apiet, ar vienu jau es esmu ticis galā, tad tūlītās vēl 9, 8, ja? Un tad parādās mums tāds, kā mēs to redzam, tāds nedaudz izaicinošas uzvedības, provokatīvas uzvedības no suņa puses, ja? Jo iztrūks šīs te pašas svarīgākās iezīmes, kas ir konsekvence. Un tad, kad reizēm man pirmajā nodarbībā saimnieki jautā, kas ir tas noslēpums, kas ir tā maģiskā burviņuiņa, tad ir viena rakstura iezīme. Jums var nebūt daudz dažādas rakstura iezīmes, bet ja jums ikdienā iztrūks viena rakstura iezīme, tad arī mums nebūs ne paklausība, ne labi audzināts suns. Un vai ziniet, kas ir šī rakstura iezīme? Tā ir konsekvence. Lieliem burtiem boldiņā uzrakstiet, atcerieties paši pie sevis, konsekvence. Man attālinātāja grupai bija viens ļoti, ļoti labs raksts, kuras veidoja par konsekvenci. Es domāju, ka es tuvākā laikā ielikšu arī jums šeit to rakstu. Bet tas ir numur 1, tas ir bauslis numur 1, jums pašiem ir jābūt konsekventiem savā raksturā, savā ikdienā, savā attieksmē pret suni. Un ne par velti, tad, kad jūs man aizpildat anketu, kad jūs plānojat nākt mācīties, tad tur ir arī viens no jautājumiem, vai ģimenē ir seniori cilvēki, vai ģimenē ir mazi bērniņi, līdz noteiktam gadu skaitam, jo tas vienmēr man dara tādu bišķiņu vēl vērīgāku, un ģimenēs, kur ir vai seniori cilvēks vai bērns, tad mēs jau pirmajā nodarbībā runājam vēl par tādām daudz plašākām tēmām, jo es, protams, esmu ieinteresēta, lai saimnieks, kurš brauc pie manis mācīt suni, lai viņam izdotos. Un es tikpat labi apzinos un saprotu, ka viņš, teiksim, reizēm māca strādāt, cenšas, bet viņš aizved mājās vai aizved omīte opītim, vai vēl ir nianses, un ka tas atkal tiek tā kā bišķiņ patraucēts, padeformēts, pabojāts savā ziņā, tas ieguldītais darbs. Un jā, nereti tiešām uz pirmo nodarbību pie manis brauc ģimene pilnā kuplā sastāvā, par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga. Kaut kur iespējams ir kāds tāds mīts vai pieņēmums, un varbūt kaut kur tā arī ir, ka saimnieki jautā, bet kā vai tad netraucēs, jo tas suns nevarēs nokoncentrēties, un vai tad tie citi cilvēki netraucēs? Netraucēs, jā, tāpēc es izdarīšu tā, lai netraucē, un jums par to nav jāraizējas. Es esmu ārkārtīgi priecīga, jo kuplāka brauc ģimene uz nodarbību, jo es esmu priecīgāka. Jo tas noteikti, es jau uzreiz zinu, ka tas krietni sekmēs mums izdošanos suņa audzināšanā, jo mēs to darīsim visi kopā. Nevis viens saimnieks, kurš atbrauc, bet visa ģimene to darīs kopā. Un kas attiecās uz bērniņiem ģimenē, jā, tas ir atsevišķs stāsts, jo, protams, sunīts ienākot ģimenē parasti pirmo, ko viņš atrod sev kā potenciālo rotaļbiedru, jeb es saku kucēns, jā, tas ir vēl viens kucēns, tas ir bērniņš, un jo mazāks bērniņš, jo viņš noteikti būs pirmais, kuru kucēns gribēs uzrunāt kā potenciālo rotaļu biedru, ar visām izrietošajām sekām un izpausmēm, kā kucēni paši savstarpēji spēlēs. Tad šī spēlēšanās rotaļu manieri jūs arī varēsiet novērot kucēna attieksmē kompānijā ar jūsu bērniem. Man ir ļoti laba tēma pie hailētiem bērns un suns, visi, kuriem ģimenē ir suņi un bērni.
vai pie kuriem brauc bērni, vai kur jūs braucat ar savu sunītī pie bērniem, lūdzu izlasiet, ārkārtīgi vērtīgi. Un mūsdienās ļoti daudz sunīšu ienāk arī ģimenēs, kur ir, piemēram, pāris, bet viņiem vēl nav bērniņu, un tad lielākoties mācīties brauc abi šie cilvēki, un man ļoti patīk redzēt, kā ar sunīti māk strādāt un arī strādā un darbojas gan viens, gan otrs, un nodarbībās ļoti brīnišķīgi viņi paši pieņem lēmumus savstarpēji, kurš strādās nodarbības pirmā daļā, kurš pārņems otro daļu, vai viņi paši tur samainās, vai pirms starpbrīža, vai pēc starpbrīža, un es par to tikai priecājos, jo, ja mācīs sunīti tiešām visa ģimene un visi ģimenes locekļi un audzinās un darīs to konsekventi un vienoti un ar vienotu attieksmi pret apmācību, tad, protams, ka mums būs panākumi un rezultāti.